Šoreiz sākšu savas pārdomas ar atsevišķiem ļoti specifiskiem krievu valodas vārdiem, ko, protams, pēc brītiņa arī iztulkošu. Человек без определенного места жительства, ko pirmo vārdu izlaižot, tātad vārdu cilvēks izlaižot, tulko kā bomžs vai bomzis, kurš gan Latvijā dzīvojot nav saskāries ar šo latviešu bomzis vārdu, vai ne? Un ziniet, kas ir zīmīgi? Kad ļoti daudz šie lietotāji ne tikai stāsta par to, ka viņi nesaprot, ko viņi saka ar šo, tas ir viens līmenis, bet tas, ka viņi lepojās ar absurdu stāvokli. Viņi lepojās ar to, ka viņi ir liekuļi būdami valsts piederīgie, lai gan neviens cilvēks nepieder nevienai valstī, nevienam režīmam. Viņi lepojās ar to, ka viņi deklarējas, reģistrējas, pajoļojas, lojālojas un citādi idiotojas. Un nesaprot to, ka būtībā tas ir apkaunojums, ka viņi režīma vai režīma uzdevumā pašapliecinās un parāda un atskaitās režīmam kā tādi sulēņi, kur tad viņi īsti dzīvo. Savukārt cilvēks, kurš ir apsaukāts par bomzi, par cilvēku, kuram nav noteikta dzīvesvieta. Šie viņa apsaukātāji, šie šāda cilvēka apsaukātāji pat netver to, ka būtībā savas dzīvesvietas reklamētāji, deklarētāji lepojas ar to, ka ir vergi. Vai tad ne tā? Un pateikšu vēl kādu domu šajā sakarā. Nevis tas ir negods, kad par kādu cilvēku režīms nezina, kur viņš dzīvo, bet gan tas ir negods, kad kā cilvēks sulainīgi izkalpojas režīmam un deklarē savu dzīvesvietu. Ar to viņš arī parāda, ka viņam dara esošā kārtība, kailā karaļa hierarhijā, kur vergi brēc, ka tas apģērbts krāšņākajās drēbēs, taču, kā zināms, no stāsta un arī dzīves, viņu karalis ir ar vienu kails. Vai tu arī piedalies šajā izrādē? Vai arī dzen tu nesadarbojies ne ar vienu režīmu un zini, kas ir gods pār varu?